Vai tu esi aizdomājies, kāda ir jēga dzīvot? Šis jautājums, principā, jebkuram jaunietim kaut kādā brīdī dzīvē paceļās, un tagad man 17 palika aprīlī, ja? Tad es padomāju, man ir vēl viens gads, tad man ir jau 18, tad es esmu pilngrīz, kā tāds, ok, drīz jau māja mašīna jāpērk, jābūt darbam, un ko tik vēl ne, ja? Un tad es, šis nav baigi, tā kā man vajag kaut ko, un pirms gada vēl trakāk bija, kur, tā kā es uzsāku skolu, un es biju nesen izšķīries ar draudzeni, un jau tāda ļoti bēdīga sajūta vispār dzīvē bija, un es nesapratu, kāda jēga vispār no šī visa. Un es it kā trenējos, gāju uz džimu, labi, nepārāk bieži, bet tāpēc es tā kā domāju, ok, es balkoju, kaut ko tam līdzīgu, tad es izmēģināju visādas lietas, tur MMA, kas it kā likās baigi saistoši, bet ne īpaši, un tas nedēļ to kādu jēgu dzīvot. Jā. Tā es sēdēju, es arī uzsāku žurnālēt, meditēt un visu kaut ko tam līdzīgu, lai šī depresīvā it kā sajūta beidzās. Man nepatīk tas vārds īstenībā. Un es sapratu, ka man vajag kaut ko sākt darīt. Jā. Tā kā to es gribēju kaut ko sākt darīt, bet es nevarēju atrast neko. Un tā es domāju, ka ir ļoti daudziem, un man ir bijuši tādas sajūtas iepriekš, bet šajā brīdī man vienu brīdi, kad es rakstīju visu kaut ko žurnālē, ja, es atradu šo vietu. Lietu, ko es varētu darīt, kas vienkārši atķiksēja, principā, visu kastītes. Manā gadījumā to, ko es tagad daru. Tagad es atradu šo lietu, es pat nebiju sācis pat veidot video, es biju priecīgāks nekā jebkad es esmu bijis dzīvē. Un šādi prieka momenti ir bijuši tikai tajos brīžos, kur kaut kas tāds arī notiek. Tieši tāds pats bija tagad, kad es izdomāju, ka es varētu sākt programmēt. Tieši tāds pats bija tagad, kad es izdomāju, ka es gribu kaut ko 3D modelēt. Es sapratu, ka tas saist, ar to es varu kaut ko dabūt, es ar to varbūt kaut kā nopelnīt naudu un kaut ko tam līdzīgi. Bet vienmēr, kad tu iesēdies kādā no tiem, kad tu atrodi it kā ko darīt, tev ir prieks, bet vienā brīdī beidzās. Tāpat kā man bija ar to programmēšanu, viņš beidzās. Kad tu esi šādā brīdī, kur viss ir dirsā un tu īsti negribi neko darīt, pat TikToks nedod tev nekādu labu sajūtu vairs, tad vienīgā lieta, ko tu vari darīt, ir atrast kaut ko uzsākt darīt. Bet tas ir nenormāli sarežģīti, tāpēc, ka, lai tu kaut ko darītu, tev vajag motivāciju, bet, lai motivāciju dabūtu, tev vajag kaut ko padarīt. Un tādā ziņā tev vienkārši vajag, ko es tev iesaku tagad, vienkārši padomāt, kas tavā dzīvē ir labs, ar ko tu māki darīt. Tāpēc, ka šīs man bija tā, ka es jau, principā, visu dzīvi, ko es atceros, es esmu devis kādam citam padomus. Es atceros kaut kādu 2. klase, kur bija sporta stundā ar klasbiedru, mēs runājām, un viņš uzprast, kā ir šitā, tāpēc, ka man bija vēzis un es biju slimnīcā, varbūt tas ir kaut kāds tas events, ja, bet man klasbiedrs uzprasa, kāpēc man sāp zem? Es zināju, tas tā kā ūdens nav pietiekoši, ja. Tā principā arī ir, bet no tā brīža varbūt, jā, tas brīdis ir tas, kur man prasa padomus un es tos mēģinu atrast, ja es tajā brīdī nezinu, tad es aizēju pameklēt un tad pēc tam pastāstu. No tā brīža sākās, un tā es esmu principā visu savu dzīvi dzīvojis, kur es meklējis lietas, mācījies visu kaut ko un stāstījis gan no savas pieredzes, gan no tā, ko es iemācījies. Un tas man, tā kā es saku, man atķiksēja visu un vienkārši milzīgs klikšķis tāds, bum, šis ir. Un tieši tāpat, manuprāt, jebko var izdarīt. Tāpat man bija ar programmēšanu. Programmēšana man nepatīk kā tāda. Bet es programmēt sāku tikai tā, ka es visu kaut ko tā kā činīju. Es gribēju zināt, kā tas strādā. Un tepat laukos dzīvojot, visu kaut ko es biju izjaucis un mēģinājis salabot un atrast, kā tas strādā. Un programmēšana bija viens no veidiem, kā es varēju it kā taisīt robotus tajā brīdī. Es gribēju robotus taisīt, bet tas ir pārāk sarežģīti, tur vajag kaut kādas detaļas, man nav tagad budžeta, es labāk taisīšu vienkārši kaut ko, kas ir jau internetā, tu vari atrast un uztaisīt tur. Un man liekas, ka tādu pašu konceptu tu vari atrast arī savu lietu, ko tagad darīt, kad tev ir šis tumšais brīdis, kā mēs varētu teikt, kad nekā nav vēl tev dzīvē zinām, ko tu gribi darīt, kādu jēgu dzīvot. Dar tā, kā es to izdarīju. Es personīgi sāku žurnālēt vienkārši, lai saprastu, kas notiek manā galvā un meditēt un visu to.
Bet es vienkārši paņēmu pildspalvu vienkārši un sāku rakstīt. Vienkārši rakstīt idejas par kas manā dzīvē, ar ko es jau esmu attīstījis. Tāpēc, kad, zin kā, ir tas termins talants. Talants tāda lieta nepastāv. Talants veidojas no tā, ko tu esi dzīvē darījis jau. Un tagad tu kaut ko esi darījis tajā, tad tev ir vairāk vēlme to darīt, vairāk tā kā saistība ar to, un tev gribās atkal un vairāk investēt sevi tajā, un tad izveidojas talants. Protams, tur smadzenes tur var bišķiņi tur labāk strādāt šitā un tā, bet par to nē. Bet principā talants veidojas no tā, ka tu investē tajā laiku, investē tajā spēku, un tieši tāpat arī tu vari dabūt savu lietu, kas tev patīk, un kas tev tā kā aizrauja, ar ko tu vari dot sev dzīvē jēgu, ar ko tu vari palīdzēt tā kā pasaulē, tāpēc, ka vienīgais veids, kā tu vari justies labi, ir tā, ka tu palīdz citiem, nevis tikai sev, un tādā gadījumā tu atrodi, kurās lietās tu jau esi labs, un varētu likties depresija, es jau neesmu nekur labs, un nē. Uzpēc varbūt kādam citam, kuras lietas tev varbūt padodas, ko tu esi darījis. Ja tev tiešām nekādīgi nekas nav, kas tev padodas, kas tev jau iet trenēties būs pirmais. Vienkārši aizies, sāc trenēties, tad tev jau izveidosies kaut kādas šīs noslieces uz kaut kurien, un ar šīm nosliecēm tu vari paņemt, žurnalēt un pateikt, kas tev strādā. Uz ko tu esi tā kā noslēdz, kas tev vairāk patīk, un tas var būt jebkas, pilnīgi jebkas. Un vienkārši tāda pirmais, paņem klādīt pildspalvu, pierakst visu idejas, kas tev vienkārši nāk galvā, uz ko tu varētu darīt. Pat ne ko tu varētu darīt, bet kas tev palīdz, kas tev jau iet, kas tev patīk, un tad no tā tu varēsi arī izspriest, ko tu vari darīt dzīvē kā tādu. Un ej un vienkārši izmēģini. Tas pēdējais solis, vissvarīgākais, ej izmēģini. Arī, ja tev nav zināms nekas vienkārši, ja tu esi kaut ko dzirdējis, kaut ko tu varētu darīt, ej izmēģini. Tev vajag vienkārši pirmo soli spērt, un tad tu varēsi. Šādā veidā es esmu jau sakrājis 320 sabus, pa labi ilgāk, bet pusgadu es esmu taisījis katru dienu video. Es esmu šādi jau palīdzējis vairākiem džekiem iekrist īstajās sliedēs, uziet uz īstās trajektorijas, lai viņš var tiešām sasniegt arī savus mērķus. Un, jā, šis periods ir drausmīgs. Un šie periodi atkārtojās, tāpat kā es teicu, man bija programmēšana, 3D modelēšana, tagad šitas, un iepriekš spēles arī bija tādi mazi cikli, kur tu nezini, ko darīt, tad tu atrodi un tad dari. Tev vienkārši jāliek pirmais solis uz priekšu, un tas tev apsolu vienkārši viss aizies. Vienkārši neapstājies, liec pirmo soli uz priekšu, dari jebko un aizies. Es neesmu nekāds terapists, bet tas ir vienīgais, kas strādā. Vienīgais, kas strādā, ir vienkārši sākt kaut ko darīt. Tas ir strādājis priekš manis, un tas ir strādājis priekš citiem cilvēkiem, kam es esmu palīdzējis. Tā kā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu atrast šo ceļu, noteikti aiziet pirmais links aprakstā, ir 1-1 coachings, piesakies uz iepazīšanās zvanu, un tālāk linki tur ir Latviešu izaugsmes cilts, kur ir WhatsApp grupa, Discord serveris, ja tu vēlies, noteikti pievienojies, uzprasi kādu jautājumu, vienkārši parunāsim par to. Un, jā, tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Abonē man kanālu, nospied to sarkano podziņu, tu vēl neesi izdarījis to, nospied to īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka šis varētu viņam noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.